Vientuļo senioru dāvanu Paciņas Talsu novada iedzīvotāji kopā ar biedrību Baložu pasts sarūpē jau 3. gadu. Tāpēc, tuvojoties svētkiem, vecīši jau zina, ka sociālie darbinieki viņus apciemos. Un tas ļoti gaidīts notikums. Apciemojums viņiem pat svarīgāks nekā pati Paciņa. To piedzīvojam jau pirmajā mājā, kur Zojas kundze no Dundagas pagasta stingri nosaka, ka tālāk doties nevar, pirms nav pacienājusi ar kafiju. Es nejūtos tā, ka vientuļīgi no Anglija man zvana, no Vācija zvana, pārbauda, ka es vēl nav nosprāguši. Mīļš, paldies. Un arī dāvankārtne. Pavisam šogad kopīgiem spēkiem sarūpēts ap 270 dāvanu paciņu. Sociālā darbiniece atzīst, ka seniori parasti arī taujā, kam par to jāpateicas. Paldies tiem, kas sarūpē dāvanas. Mēs jau esam tikai tās, kas nogādā tiem cilvēciņiem. Man jau vairāk nekā nav. Jūs gaidījāt, jā? Gaida gan, jā. Kad pienāks tas laiks, tad diena. Cik jums ir gadu? Vai, es 92, piekāba. Ko tā jūs vai gribēt? Saldumi garšo? Vai, par to nemaz nerunā. Tāds nemaz mājas nestāvēs. Kādreiz, ja kāds konfekto, pērkla labi nepērk viņu, ka viņš nav. Nav ko darīt, nu vēl vienu. Bet sev vajag iepriecināt. Jā. Sociālā darbiniece emocionāli atklāja, ka savulaik viņas praksē bijis gadījums, kad kāda seniore, priecājoties par apciemojumu, sacījusi, ka citādi vientulībā drīz aizmirstu vispār kā runāt. Tie ir daudz gadu atpakaļ, bet šobrīd es neesmu manījusi, ka tik vientuļi būtu kāds. Seniorus apciemo radinieki, pieskata kaimiņi un aprūpētāji, tāpēc gluži vieni seniori dienas neaizvada. Vai gribas ar kādu arī parunāties? Es zinu, ka man tad arī klusums labāk patīk. Ziniet, ka reizam padaudz, gribat vienkārši mieru. Reizam, kad atnāca viens, otri, trieši, nu ir padaudz, un tomēr galda arī grib kaut kā, un nevienmēr mājas to šo ir. Man ir internets, un es jau jūs var tur paskaties, ko jūs tur saliek iekšā. Jāteic tā, ja man nebūtu tā muzika, nu tad uznāk. Tāds. Bet paklausās, tad ir visu projām. Tas man tā uzmundrīja. Viss tas skumjas prom. Jā. Latvijā līdz pat 130 000 vecāka gadagājuma cilvēku izjūt vientulību, īpaši svētku laikā. Tā var ietekmēt cilvēka psiholoģisko veselību, radot nomāktību, apātiju, depresiju, kas savukārt izraisa vēl citas blaknes. Ja kādā brīdī ļoti gribas parunāt, atnāciet uz dienestu. Tā Rasmas kundze mudina sociālā darbiniece. Kapacitātes braukt pie senioriem vienkārši parunāt pašiem diemžēl nav. Droši vienkārši tumšajā laikā, Ziemassvētku laikā, ir tā, kad ir depresija vairāk cilvēkiem, bet viņa var atnākt pie mums, jebkurā gadījumā. Un tad jau dzīve palika skaistāk. Jā, kādreiz vajag tikai parunāties. Ir arī mājas, kur durvis vairs neviens neatver. Seniori, kas dzīvojuši vieni, pārcēlušies uz pansionātiem vai pie tuviniekiem, bet satiktie atvedās ar cerību uz tikšanos nākamgad. Sanita Liepiņa, Terēza Matesone, TV9 Pakalni.